diskusiju, un nākamā mūsu tēma būs par vīrieti, bet ne tikai. Mēs aplūkosim vīrieti kopumā, jo, kā jau mēs dzirdējām, tad cilvēka papilomas vīrus ļoti nelabvēlīgi ietekmē arī vīriešu veselību. Vīrietis nav tikai vīrus nesētājs, arī vīrietis var no tā smagi ciest. Tāpēc runāsim konkrētāk par vīrieti un noteikti pieskarsimies arī tādai tēmai, kā cilvēka papilomas vīrusa ietekme uz pāru neauglību. Un ar mums kopā būs klātienē ginekoloģe dr. Natālija Bērze. Sveicināti! Sveicināti! Un mēs ierakstā redzēsim urologa dr. Andra Ābeles video, jo doktors nevarēja būt klātienē un nevarēja arī pieslēgties attālināt, bet viņš ir sagatavojis šo ierakstu, lai izglītotu un informētu, tāpēc skatāmies, klausāmies. Cilvēku papilomas vīrus vīriešiem ir ļoti izplatīts, ar to saskarās absolūti lielākā daļa, un pēc pētījuma datiem liecina, ka katrs otrais vīrietis ir inficēts jau reālajā, kā saka, laikā. Trešdaļai no šiem vīriešiem ir augstu onkogēnu šie serotipi, un vissliktākais serotips ir tas 16. un to konstatē katram 5. vīrietim. Cilvēku papiloma vīrusam ir apmēram 200 paveidi. Droši vien nākotnē atklās vēl vairāk, bet ne visi šie paveidi izraisa onkoloģiskas saslimšanas. Patreiz ir zināmi pārliecinoši 12 šie onkogēnie paveidi, un vesela rinda šo serotipu, kas izraisa tādas labdabīgas ādas vai gļotādas kārpas. Tad atšķirība ir būtiska, jo šie onkogēnie serotipi ir augsta riska, kas izraisa vēzi gan vīriešiem, gan arī, protams, sievietēm dzemdas kakla vēzi. Līdz ar to šiem serotipiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Cilvēku papilomas vīrus vīriešiem lielākajā daļā neizraisa onkoloģiju. Apmēram 90% inficēto vīriešu pašizārstējās 20 gadu laikā. Atlikušai daļai var būt novēros anoģenitālās kārpas, tātad tie ir tādas labdabīgi ādas veidojumi. Un tomēr nelielai daļai būs šie onkoloģiskie riski. Un, ja mēs skatāmies specifiski vīriešiem, tad trešdaļa no dzimumlocekļa vēžiem izraisa tieši papilomas vīrusu, 90% gadījumu taisnās zarnas kanāla audzējs arī izraisa papilomas vīrusu. Tāpat arī 20% mutes dobuma vēžus, apmēram 4% balsenes un rīkles vēžus. Tā ir savā ziņā tāda loterija, ja veiksmes stāsts. Un mēs nezinām, kuriem tā pasižārstēšanās notiks, kuriem nē. Tas nozīmē, ka mūsu paša imunitāte pa lielākajai daļai arī spēja tikt galā ar šo infekcijas slimību, kā līdzīgi ar citām infekcijas slimībām, bet te ir tā riska robeža, ka mēs nezinām, kurš izārstēsies, kurš ne, kuram šī slimība tālāk progresēs uz onkoloģiju, vai kurš vīrietis šo infekciju nodos tālāk savai partnerei, kurai savukārt varētu attīstīties dzemdas kakla vēzis. Tas, kas attiecās uz pašizārstēšanos, es neieteiktu paļauties uz šo veiksmi, ka mani jau tas neskars un ka es noteikti būšu starp tiem, kas pašizārstēsies. Ir 200 vīrusa paveidi, un ar to, kuru mēs esam inficējušies, mēs jau nezinām, jo simptomu parasti nekādu nav ne ārēju pazīmju. Izņemot 6. un 11. kas izpaužās kā kārpas, bet pārējie ir lēni noritoši, gadiem ilgstoši infekcija, kas ārēji nekādīgi neizpaužās. Tātad, ja gadījumā ir paveicies un ir notikusi pašizārstēšanās no viena serotipa, tas nenozīmē, ka tas pats notiks ar pārējiem serotipiem.
Atkal atgriežoties pie tā sastopamības, parasti, tāpat kā sievietēm, arī vīriešiem ir vairāk kā 2 šo vīrusa paveidu vienlaicīga infekcija. Un tas nenozīmē, ka no abiem 2 vienlaicīgi arī mēs izārstēsimies. Un tā pasažārstēšanās ir arī atkarība no serotipa, no veida, kādā notika inficēšanās, no vīrusa slodzes organismā, no imunitātes, no ļoti daudziem citiem faktoriem. Visbiežāk ar papilomas vīrusu mēs inficējamies dzimuma akta laikā, tas var būt vagināls, orāls vai anāls dzimuma akts. Prezervatīvs ir viens no profilaktiskiem pasākumiem, ja tas tik tiešām samazina risku inficēties, bet ir jāsaprot, ka 100% prezervatīvs neaizsargās. Kāpēc? Tāpēc, ka prezervatīvs nenoklāja visas tās ķermeņa daļas, kas saskarās ar otru partneri. Otrkārt, ja mēs lietojam prezervatīvu, tad viņš jālieto ir pareizi. Un, ja, piemēram, viena dzimuma akta laikā tiek mainīts dzimuma akta veids, piemēram, no orālā tiek pāriets uz vaginālo, tad pie šīs pārējas ir jāizmanto jauns prezervatīvs. Riska grupas vīriešiem ir tādi, kuriem ir uzsākta agrīna dzimumdzīve, jo agrīnāk mums ir saskarsme ar šo vīrusu, jo lielāka varbūtība, ka viņš vēlāk dzīves laikā attīstās līdz onkoloģiskai saslimšanai. Tiem vīriešiem, kuriem ir biežāka partneru maiņa, tad jo vairāk mēs mainām partnerus, jo lielāka iespējamība iegūt šos dažādos serotipus, taiskaitā šos onkogēnos serotipus. Tad vīrieši, kuriem ir samazināta imunitāte, dažādu citu saslimšanu ietekmē, tā skaitā arī HIV. Vīrieši, kur smēķē, kur lieto alkoholu, ir lielāks risks šo vīrusu dabūt. Papilomas vīrus šajā ziņā ir unikāls, jo pret viņu ir iespējams vakcinēties. Ja? Un nav daudz tādu onkoloģisku saslimšanu, pret kurām mūsdienās ir iespējama izdomāta vakcīna. Un ir pierādīts, ka šīs vakcīnas novērš līdz pat 90% gadījumu anoģenitālām kārpām, kas ir biežākā šī vīrusa izpausme vīriešiem, un līdz pat 80% gadījumu visu pārējo onkoloģisko saslimšanu. Tātad dzimumlocekļa, anālā kanāla, atveres audzējs, mutes dobumā, rīklas un balsenes audzēji. Tad vēlreiz mūsdienās ir pieejama vakcīna pret šīm onkoloģiskām saslimšanām. Tas ir pirmais un būtiskākais, ko iespējams darīt. Gadījumā, ja, piemēram, vīrietis ir inficējies ar šo 16. onkogēno tipu, ja, kas izraisa lielāko daļu šīs onkoloģiskās saslimšanas gan vīrietim, gan sievietei, nenoliedzami organismā izstrādāsies antivielas pret šo vīrusu. Taču, ja mēs vēl papildus vakcinēsimies, šis antivielu titrs būs daudz lielāks. Imunitāte spēcīgāka, līdz ar to ļoti iespējams, ka šī onkoloģiskā saslimšana nemaz neattīstīsies. Papilomas vīrusu, šī patoģenēze no inficētas šūnas līdz vēzim, tas ir ilgstošs, gadiem ilgs process. Un ja mēs dodam organismam šīs spējas pretoties šim vīrusam, tad viņš var iet arī pretējā virzienā. Tad šie pirmsvēža šūnas var izārstēties un kļūt par normālām šūnām, un onkoloģiskā saslimšana neattīstās. To iesaka līdz pat 45, 55 gadiem gan vīriešiem, gan sievietēm, tie, kas iepriekš nav saņēmuši vakcināciju. Un Latvijā tāda ir lielākā daļa vīriešu, jo vīriešu vakcinācija, puišu vakcinācija sākās salīdzinoši nesen. Ziņa vīriešiem, tiem, kam liekas, ka tas mani neskars, vai pārformulējot šī iespējamība, ka man attīstīsies onkoloģiska saslimšana, ir zema. Pirmkārt, mums visiem liekas, ka ar mums tas nekad nenotiks, un tas attiecās uz ļoti daudzām lietām, arī par onkoloģiju. Tad, kad mēs sākam spēlēties ar varbūtībām,
tad tas ir ļoti saprotami pētījumos, kur ir plašs un liels pacientu skaits. Bet, kad mēs nonākam līdz konkrētam vīrietim, tad galu beigās būs tā, vai nu tev tā saslimšana būs, vai nē. Un ļoti labi, ja viņa nav, bet ja viņa ir, un tu zināji, ka par to bija iespējams vakcinēties, un tu to neizdarīji, tad kam tu pēc tam pārmetīsi to? Tātad, ja mēs skatāmies no auglības aspekta, tad ir veikti daudz plaši pētījumi, un viens ir skaidrs, ka vīriešu spermā ir konstatēts šis papilomas vīrus, kā kuros datos no 4 līdz 15%. Un tad, kad salīdzina ar tiem vīriešiem, kuriem ir šis vīrus un kuriem nav, tad tiem vīriešiem, kuriem spermā ir šī vīrusa klātbūtne, novēro sliktāku spermidzīdu dzīvotspēju, sliktāku kustīgumu, un šīm partnerēm, kuras paliek stāvoklī, ja, tad savukārt pieaug dažādi ar grūtniecību noritoši riski. Tātad biežāk novēro apaugļotā embrija bojāeju, biežāk spontāni aborti, biežāki priekšlaicīgu dzemdību riski. Tā kā šie riski pastāv, papilomas vīrus nebūs nozīmīgākais vīriešu vai pāra neauglības riska faktors, bet tas būs viens no šiem riskiem. Un atkal, ja ir iespējams šo risku novērst salīdzinoši vienkārši, ja, tad es ieteiktu to darīt, jo neauglība ir multifaktoriāla problēma pārim, un mums jāiet soli pa solim, novēršot katru no šiem riskiem, lai beigās tiktu pie vēlamā rezultāta. Veicot šo vakcināciju, mēs nošājam tā kā, divus zaķus. Ja? Pat es teiktu vairāk. Pirmkārt, mēs pasargājam savu partneri no dzemdes kakla vēža. Otrkārt, mēs pasargājam sevi arī no šīm onkoloģiskām saslimšanām, un treškārt mēs mazinām šos neauglības riskus. Doktors Ābele ļoti izsmeļoši izskaidroja un pastāstīja, ko cilvēks papiloma vīruss nodara vīriešu veselībai, gan riskus, gan onkoloģiskās saslimšanas, ko šis vīruss var izraisīt. Un ar mani kopā klātienē ir ginekoloģe Natālija Bērza, un varbūt turpināsim tieši par šo auglības aspektu. Kādi aspekti ietekmē pāri iespēju ieņemt bērniņu? To aspektu ir ļoti daudz, un tā īsti vienu vai divus mēs nevaram tikai minēt, bet kopumā parasti es saviem pacientiem arī skaidroju, ka pirmais ir nepieciešams, lai notiktu sievietei ovulācija. Otra lieta, kas ir nepieciešama, ir, lai ir caurlaidīgi olvadi. Trešā lieta, kas ir nepieciešama, tā ir veselīga dzemde un dzemdes kakls. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti nepieciešama, ir partnera labs materiāls. Partnera labs materiāls, un tikko mēs dzirdējām, ka pētījumi liecina, ka vīrieša materiālā, ja tā to var nodēvēt, ir atklāts papilomas vīrus. Kā cilvēku papilomas vīrus var ietekmēt sievietes spēju ieņemt bērniņu? Doktors Ābele ļoti labi iezīmē par to, ka pirmām kārtām tie vīrieši, kas ir inficēti ar cilvēku papilomas vīrusu, ka viņu spermas analīzes var būt sliktākas nekā tiem, kas nav inficēti ar cilvēku papilomas vīrusu. Bet runājot par sievietēm, savukārt ir tā, ka kopumā ir jāuzsver vairākas pozīcijas. Pirmā pozīcija, ja šis pāris jau cīnās ar neauglību un ir šis papilomas vīrus, tad šo papilomas vīrusu var nodot medicīniskās apaugļošanas ceļā ar vīriešu spermatozoīdiem. Un tajā brīdī šiem pāriem ir konstatēts, ka viņiem retāk no medicīniskās apaugļošanas iestājas grūtniecība un ir biežāk spontāni aborti. Kāpēc? Tāpēc, kad šīs imūnās šūnas, kas ir sievietes ķermenī, viņas reaģē uz to vīrusu inficēto embriju daudz intensīvāk, un tas var ierosināt to, ka šī grūtniecība iestājas retāk.
Otra lieta ir, un arī, ja šī grūtniecība iestājās, tad tā imunitātes reakcija var būt stiprāka, un tāpēc var veidoties biežāk spontāno abortu riski. Bet, protams, tie cilvēki, kas to klausās, nevajag domāt tā, ka tas ir vienīgais, kāpēc tas tā notiek. Tur var būt vēl pilnīgi daudz un dažādi citi mehānismi, un tas varbūt nebūs izšķirošais šis te mehānisms. Vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, ka tām sievietēm, kas ir inficētas ar cilvēku papilomas vīrusu augstu tipu, viņām biežāk ir priekšlaicīgas dzemdības dēļ tā, ka viņām var noplūst arī augļūdeņi, un tāpēc var notikt priekšlaicīgas dzemdības. Un vēl tāda nianse, par ko jau iezīmēja citas kolēģis, tajā brīdī, kad mēs ārstējam šīs priekšvēža saslimšanas ar dzemdes kakla elektroekcīziju, tajā brīdī mēs pirmām kārtām paildzinam to laiku, līdz sieviete var plānot grūtniecību, jo pēc elektroekcīzijas nevajadzētu plānot pusgadu grūtniecību. Kāpēc tā? Tas ir ne tikai tādēļ, ka mēs pārbaudam, cik mūsu ārstēšana ir bijusi efektīva pēc tā pusgada, bet arī tāpēc, ka tas ir tas laiks, cik vajadzīgs tam dzemdes kaklam atjaunoties, jo ja mēs plānojam grūtniecību ātrāk, tad mums var gadīties tā, ka mums ir priekšlaicīgas dzemdības dēļ tā, ka tas dzemdes kakls nav pilnvērtīgi atjaunojies. Tie ir tādi paši galvenie un svarīgākie aspekti. Man ir jautājums saistībā ar cilvēku papilomas vīrusu. Ja pieņemsim pārim, ir problēma ieņemt bērniņu, ja viņi vēršās pie speciālista, vai viņi tiek nosūtīti uz analīzēm, lai konstatētu, vai viņiem ir šis vīrus vai nav, vai tas kaut kādā veidā varētu būt saistīts ar to problēmu? Šobrīd mēs skatāmies lielākoties tādā aspektā, kad mums ir skrīnings, un šai sievietei, kas uzsāk medicīniskās apaugļošanas un auglības procedūras, mēs vienmēr pārbaudam, vai viņai ir veikts šis dzemdes kakla skrīnings, un tad, ja nav veikts, tad mēs veicam. Bet jūs vīrieti ar vīrieti, diemžēl, tur problēma ir bišķiņ cita, ka mums nav īsti tādu validētu, labu testu, lai mēs viņam noteiktu šo cilvēku papilomas vīrusu, un visi tie pētījumi, par ko tiek runāts, tie īstenībā ir tādi, kā lai to saka, vēl svaigi un jauni, un tā metode vēl kā mums īsti rīkoties ar to vīrieti nav līdz galam, pat nebūtu korekti teikt pierādīta, bet nav līdz galam pastāstīts, kā tad mums īsti vajadzēs un ko tad mums jātestē, kā tad mums jātestē, kura tā metode būtu labākā un no kurienes mēs ņemam materiālu. Tur ir tādi ļoti, ļoti daudz aspekti. Kas notiek, piemēram, ja grūtniecības laikā, vai tā var gadīties, ka ja sievietē, piemēram, šis vīrus ir, bet viņš ir snaudošs, tātad nekādu simptomu nav, bet sieviete paliek stāvoklī un grūtniecības laikā viņai parādās šie pirms vēža saslimšana, un viņi strauji, pieņemsim, progresē no CIN1 uz CIN2 uz CIN3. Tā doma ir sekojoša. Ja lielākoties šis vīrus viņš neprogresē strauji. Tā ir vislabākā lieta tajā visā, kad tas ir ilgs posms un ilgs periods, un tāpēc mēs īstenībā varam ļoti droši novērot to visu. Bet, ja mums ir pacienti, kurai ir zinām priekšvēža saslimšana, piemēram, CIN1, mēs nekādā gadījumā viņai nesakam, kad mums ir jāatliek medicīniskās apaugļošanas procedūras vai grūtniecības plānošana. Nē, mēs viņai sakam, ka var grūtniecību plānot pilnīgi droši, mēs viņu novērosim. Un tālāk, tad grūtniecības laikā, ja mums ir zināmas problēmas, tad, ja tas ir CIN1 konstatēts īsi pirms grūtniecības, tad viņi pilnīgi mierīgi piedzemdējot bērniņu, 3 mēnešus pēc dzemdībām iet uz savu kolposkopijas izmeklējumu un skatās, vai nav pasliktināšanās. Savukārt, ja, piemēram, mums ir pacienta, kurai ir smaga vai vidēji smaga priekšvēža saslimšana atklāta pirms grūtniecības plānošanas, tad mēs rekomendējam noteikti viņu izārstēt un grūtniecību plānot pēc pusgada. Bet, ja mums ir notikusi tāda lieta, kad grūtniecības laikā mēs esam atklājuši, ka mums ir augsta riska cilvēku papilomas vīrusu izmaiņas citoloģijā, šī pacienta ir aizsūtīta pie kolposkopijas speciālista, un, piemēram, kolposkopijas speciālists saprot, ka tur ir vidēji smaga vai smaga patoloģija, tad mēs izstāstam pacientai, kāds ir tas progresijas risks, kāds ir risks viņai grūtniecības laikā saslimt ar dzemdes kakla vēzi,
Un pārsvarā mēs arī viņu novērojam, viņai ir regulārs kolposkopijas vizītes, un ja mēs neredzam, ka ir invāzijas pazīmes, ka mums ir dzemdes kakla vēzis, tad mēs šo sievieti ārstējam pēc dzemdībām. Tad, respektīvi, grūtniecības laikā nekādas invazīvas manipulācijas dzemdes kaklā netiek parasti veiktas? Jā, tikai tad, ja sievietei jau ir konstatēts dzemdes kakla vēzis, tad mēs taisam dzemdes kakla ekscīziju grūtniecības laikā. Tikai un vienīgi tad, bet, protams, ka tas ir ar pacienta piekrišanu, un ja pacienti atsakās, protams, ka tur ir zināmi savi riski arī priekšlaicīgām dzemdībām tajā brīdī, un ja pacienti atsakās, mēs viņu brīdinam par tālāk ejošiem riskiem, un mēs pieņemam viņas lēmumu, kā tādu. Jā, tad tā jau ir pacients atbildība, viņas izvēle. Jā. Paldies. Sakiet, lūdzu, vakar izskanēja tas, ka, ja sieviete ir inficēta ar cilvēku papilomas vīrusu, tad dzemdību laikā viņa var šo vīrusu nodot arī jaundzimušajam bērniņam. Tā tas ir, bet šī transmisija ir salīdzinoši reta. Bet pat ja šī transmisija notiek, lielākā daļa bērniņu izveseļojas paši un viņiem nav nekāda sarežģījuma. Taču ir zināma tāda slimība kā laringeālā papiloma, kas var būt bērniņiem un kas ir labdabīgs veidojums, kas var bloķēt elpceļus un traucēt bērnu elpošanu, un tos veidojums bērniem ir jāņem nost ar dažādām ķirurģiskām metodēm. Un to izsauc šis cilvēku papiloma vīrus, kas ir iegūts dzemdību ceļiem. Un tas izpaužās kā? Kā smakšana. Kā smakšana. Jā. Vai kā elpas trūkums un tāds. Bet tas jautājums varbūt būtu vairāk tāds pediatriem jautājums, tādas precīzas pazīmes, bet kopumā šī papiloma traucē elpot šim mazulītim. Skaidrs. Kas vēl būtu tāds jāņem vērā, tieši, ja mēs runājam par neauglību, kas saistīts ar cilvēku papilomas vīrusu, arī ar vakcināciju. Mēs daudz runājam par vakcināciju, kas pasargā no cilvēku papilomas vīrusu, īpaši, ja šī vakcinācija ir veikta pirms tiek uzsākta dzimuma dzīve. Kopumā mums ir jāvakcinējās. Viennozīmīgi, ja sieviete plāno, būt vesela un viņa nav vakcinēta, viņai noteikti ir jāvakcinējas. Un tas laiks, kad viņa to var izdarīt, tas nav limitēts šobrīd. Mēs varam vakcinēties jebkurā brīdī, kad mēs to izdomājam. Tas ir tāds labs ieguldījums savā veselībā. Jā, sievietes skaidrs, bet kā jau mēs arī iepriekš runājām, un jūs pati minējāt par materiālu no vīriešu puses, un arī vīriešiem ir svarīgi vakcinēties, un tāpēc ir svarīgi, es tā saprotu, ir svarīgi vakcinēt zēnus, pirms viņi ir uzsākuši dzimumu dzīvi, jo tad arī materiāls, ko viņi nodos tālāk, būs kvalitatīvāks un vērtīgāks, jo tajā nebūs tad šis cilvēku papilomas vīrus. Jā, tieši tā. Es viennozīmīgi esmu par puišu vakcināciju. Tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt gan savām partnerēm, gan saviem pēcnācējiem. Jā, jo viens runājot par pēcnācējiem, otrs, ko jau doktors Ābelis stāstīja, ka arī vīriešiem cilvēku papilomas vīrus var izraisīt dažādas onkoloģiskas saslimšanas, gan dzimumlocekļi, gan anālās atvers audzēju. Tā kā ir vērts sevi pasargāt un ir vērts to darīt laikus. Vai ir vēl kaut kas būtisks, ko jūs gribētu pateikt, minēt, kas būtu svarīgi ņemt vērā pāriem, kas plāno bērniņu, vai arī pāriem, kas varbūt saskarās ar grūtībām ieņemt bērniņu? Kopumā es vēlos visiem pāriem, kas vēlās ieņemt bērniņu, saskarās ar to grūtībām, nebaidieties nākt pie speciālista. Mēs jums palīdzēsim, jo, diemžēl, tā situācija Latvijā ir tāda,
kad pāris vidēji pie neauglības speciālista nokļūst ļoti novēloti, jau vidēji 2 gadu laikā tikai, bet viņam jau vajadzēja būt mūsu kabinetā pēc pusgada vai gada. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs jums palīdzēsim un nāciet ātrāk. Gribu precizējumu, ko nozīmē laicīgi. Tas nozīmē, ka pāris cenšas ieņemt bērniņu, pusgadu viņiem nesanāk, bet viņi turpina, un tad viņi turpina 2 gadus, un tikai pēc 2 gadiem viņi aiziet. Jā, tātad, lai būtu svarīgi atcerēties tas, ka, ja sieviete ir līdz 35 gadu vecumam, tad viņiem ir gads, ko viņi mēģina, un galvenā tā lieta, ko es dzirdu no saviem arī pacientiem, ka mēs jau tur tā nemēģinājām tik centīgi, bet tas īsti nav korekti teikts, jo ja šis pāris neizsargājas un viņiem ir dzimumdzīve 1 reizi nedēļā, tad ar to pietiek, ja gadu grūtniecība nesanāk, viņiem nav jāķer un jāskatās ovulācijas, un ar to jau pietiek, lai viņus vajadzētu izmeklēt. Bet savukārt, ja sievietei ir 35 gadi, tad šis termiņš samazinās uz 6 mēnešiem. Un te arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc tas laika loks un laika limits, lai mēs varētu palīdzēt, lai mēs varētu nodrošināt valsts apmaksāts pakalpojums viņiem, ir tiešām svarīgs nekavēties. Paldies, doktor Bērziņ, par jūsu atbildēm. Paldies arī doktorim Andrim Ābelei par izsmeļošu ļoti video par vīriešu veselību. Noteikti varat skatīties to arī atkārtojumā pēc šī ieraksta. Dzīvās translācijas būs ieraksts, kur jūs varat noskatīties tātad dzemdes kakla vēža Facebook lapā, ierakstot dzemdes kakla skrīnings. Mēs dodamies tālāk. Atgādinu, ka jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus anonīmi rakstot uz tālruni 26 97 70 70.